Ejot pa labi, nevienmēr ir labi. Solis pa kreisi, var sanākt greizi. Atpakaļ neskaties, jo tikai tā tu uz priekšu tiec. Kariņš norāda, ka par samilzušajām problēmām nemaz nav zinājis, jo laikā, kad satiksmes ministrs bija Tālis Linkaits, tās esot noklusētas. Kad satiksmes ministrs nāca ar ziņojumiem, tie progresa ziņojumi nekur nenorādīja uz nevienu problēmu. Tagad, ja kāds nav izstāstījis vai melojis ministra kabinetā, tas ir melotāja atbildībā. Tālāk tas pirmais ministrs, kurš ziņoja, ka bija problēmas, tas jau bija manas otrās valdības laikā Vittenberga. Man ļoti fascinē, ka te runājam par emisiju samazināšanu Latvijā. Pameklēsim sarakstā, kur mums ir Latvija. Diez kas mums ir jāsamazina? Kur bija? Es laikam palaidu garām jau. Nevar būt. Laikam gan. Patīsim apakaļ. Kaut kur ir jābūt. Kaut kur ir... Arī kur ir Lietuva? 98. vietā. Kur ir Igaunija? 104. Un kur bija? Es redzēju. Mēs esam 126. Kā tas sanāk? Es tagad neatceros, kas šī pa līnija bija. Bet
6 miljoni, 6,5 miljoni, labi, tur 7 var rēķināt. Tu paskatieties, kas ir lielākais piesārņotājs. Johaidī, Latvijai kaut ko, pasties Vācijā, Kanāda. Tas, kurš parakstīja šito te, ka mums vajag to zaļo, jā, viņš var domāt, kā atrisināt šo problēmu, jo mēs esam 126. ar piesārņojumu, kas ir niecīgs. Nodokļu maksātājs nevarēja gada ietverā mainīt to savu stāvokli, kas bieži vien apgrūtināja. Cilvēkiem dzīve mainās biežāk nekā viena gada laikā. Tā kā, manuprāt, to mēs jau esam izdarījuši. Un jautājumā par nodokļu likmes samazinājumu, tur noteikti jāmeklē iemesls, tad fiskālās telpas. Ja drīkst papildināt, dzīve ir viena, bet nodokļu režīmi varbūt mainīgi, tā kā tas varētu būt atšķirīgi. Labi, paldies. Finanšu ministrs saka, ka dzīve ir viena, bet režīmi mainās. Valdība noteikti strādās arī tālāk. Tiks šķiroti, ja tā var teikt, vai atdalīti cilvēki, kuri ir vakcinēti un kuri nav vakcinēti. Mēs turpināsim celt šo valsti stipru. Jūsu Krišjānis Kariņš ar pārliecību par Latviju. Labdien! Latvijas Tautas kanāls. Kā jūs godāt? Mans vārds un uzvārds ir Ilta Kupša. Esmu medicīnas māsa. Esmu absolvējusi Latvijas universitāti. Man ir bakalaura grāds veselības aprūpē. Sakiet, lūdzu, kādēļ jūs esat atnākusi šeit šodien? Es redzēju, ka šeit notiek tātad cilvēku pulcēšanās. Tas, acīm redzam, ir saskaņots ar valdību un likumīgi. Un es tiešām pirmo reizi piedalos mītiņā, un man ir ko teikt. Runājiet. Esmu smagi cietusi. Esmu Latvijā, brīvvalsts, tātad Latvijas Republika, dišciltīgie Latvijas turīgie zemnieki pēcnācēja no Zemgales, no Sēlijas. Mana paudze, tātad... nevis mana paudze, bet mana dzimta cieta nopietnā, smagā genocīdā. Mana cienījamā un godājamā zālīša dzimta no Sēlijas, no Neretas, zemnieki, brīvzemnieku mužnieki cieta 5 paaudzēs genocīdā. Latvijas valdība ir tāda valdība, kura nevēlējās izmeklēt genocīdu pret tā dēvētajiem Latvijas kulakiem zemniekiem, kurus nevainīgus skaitā vairāk nekā 200 000 iekrāva kā lopus, lopu vagonos netīros bez logiem un veda kā malku Sibīriju iznīcināšanai, taupīja lodes, taupīja metāla lodes un metāla ložu vietā sadistiski, sadisma galējā pakāpē lietoja pilnīgi interālija apstākļus, badu un arktisko salu, -40 grādus, ziemas salu Sibīrijā. Viss izcilais, izkoptais, visā pasaulē visvērtīgākais genofonds, pārtikas, bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas ražotāju genofondu iznīcināja tieši Latvijas valdība. Es atbildu 100% par katru savu vārdu. Tas bija iepriekš plānots, profesionāli organizēts genocīds pret Latvijas tautu īpašā nolūkā, lai aškenazi ebreji, cionisti, nacisti izveidotu Izrēlā valsti pilnīgi no nulles. Balfūra deklarācijā 1817. gada tātad novembrī Artūrs Balfūrs, tātad Lielbritānijas ārlietu ministrs izsniedza Rotšildiem šo te Balfūra deklarāciju, ar kuru
Lielbritānija piešķīra Izrēlai šo te teritoriju Palestīnā, faktiski Negevas tūkstneša teritorijā, kur ūdens ir 30 metru dziļumā, un tur imigrēja alijās, ja nemaldos 7 skaitā šīs te alijas, 7 miljonus aškenazu, ebreju, cionistu, nacistu, kādi viņi tiešām arī bija. Viņi izmantoja mūsu Latvijas valsti, kad, lūk, mēs bijām latvieši zemnieki, dišciltīgie Latvijas turīgie zemnieki, cienījamie un godājamie, Latvijas zelta, Latvijas pārtikas graudu audzētāji un ražotāji un eksportētāji pirmajā vietā pilnīgi noteikti visā Eiropā, un es domāju arī pirmajā vietā visā pasaulē pārtikas ražotāji. Lūk, mums uzbruka ārējais ienaidnieks, aškenazi, ebreji, cionisti, nacisti, pret kuriem Ķīnas Tautas Republikas tātad imperators aizsargājās uzbūvējot lielo Ķīnas mūri, kurš ir redzams no kosmosa. Lūk, šie te aškenazi, ebreji, cionisti, nacisti, kādi viņi absolūti pilnīgi noteikti ir 100% tātad iebruka sākumā slepeni kā komunisti, izveidojuši šo te septiņās internacionālais kongresos, jau skaidri zinot par mērķiem un nolūkiem šo te kominterni komunistisko partiju un maldināja mums šeit visus iedzīvotājus Latvijā. Komunistisko partiju izveidoja Rotšildi, 2 brālēni, Rotšilds un otrs brālēns Kārlis Marks. Viņi bija vienas ģimenes locekļi. Rotšilda laulātā dzīvesbiedre bija no Amsterdamas, un dzīvesbiedres māsa bija no Amsterdamas, un bija vecmāmiņa lūk šim te Kārlim Marksam. Un viņi vienojās par to, ka viņi lūk Lielbritānijā tātad bagātākie cilvēki pasaulē uz to brīdi, viņi bija miljonāri, viņi vienojās, kad izveidos šo te komunistiskās partijas manifestu, un komunistiskās partijas manifestu viņi patiešām uzrakstīja un publiski izplatīja tātad 1848. gada 21. februārī. Jā, šis ir garāka raidījuma sižets stāsts. Es mazliet vēlāk varētu paņemt telefonu numuru un varbūt mēs varētu sazināties. Bet šodien šeit ir pikets pret Stambulas konvenciju. Ļoti īsi pārsteigumos jūsu nostāja, kas tas tāds ir un vai jūs esat par vai pret? Jā, man ir pilnīgi skaidra atbilde uz šo jūsu jautājumu. Paldies, ka pajautājāt. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Šī te Praids ir viens no genocīda īstenotajiem veidiem, kur īstenoja tieši genocīdu īstenoja pret Latvijas tautu tieši Rotšildi, jo Rotšildiem piederēja 80% zemi Palestīnā, kur izveidoja Izraēlas valsti. Un Rotšilde bija sākumā ieinteresēta Izraēlas valsti izveidot šiem te aškenaziem, ebrejiem, cionistiem, nacistiem Latvijas teritorijā, bet tā kā viņu bija par daudz, tad viņi lūk izvēlējās šo te Palestīnas teritoriju plašo. Un viens no genocīda īstenošanas līdzekļiem ir tieši šis te Praids. Man rokās ir konkrēti Latvijas krimināla likuma komentāru grāmata, 2. daļa, sevišķā daļa, ir autors Lihulai un Krastīņš Uldis. Uldis Krastīņš ir tieši tāpat kā mana dzimta cietusi lūk šajā komunistiskajā genocīdā. Viņš arī ir šis te viens no lielajiem zemniekiem, kurš bija iekļauts nāvei nolemto nevainīgo sarakstā deportācijās. Šīs te deportācijas un genocīds nav beidzies, notiek pilnā sastāvā, pilnā apjomā, pilnībā, 100%. Un Rotšildiem bija svarīgi lūk šo te genocīdu īstenot jau saknē un kodolā, iznīcinot Latvijas jaunatni, Latvijas nepilngadīgos bērnus.
Krimināla likuma komentāros ir konkrēti 161. pants - seksuāla rakstura darbības ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, kā arī krimināla likumā Latvijā ir 162. pants - pavešana netiklībā. Lūk, par šīm te pretiesiskajām aktīvajām darbībām, par dzimumu tieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas notika Lūk parkā, pašvaldības policijas ielenkumā, kad nepilngadīgos bērnu acu priekšā skūpstījās pieauguši perversi, netiklībā izvirtuši gan sievietes, gan vīrieši nepiedienīgā apģērbā ar eriģētiem dzimumu locekļiem, un tas patiešām ietekmēja nenobriedušus seksualitātē, kad tikai veidojās bērniem šī te pilnīgi anormālā uzvedība, šis te genocīds, par kuru viņi, kā būdami bezpalīdzībās stāvoklī, savas mazgadības dēļ nesaprot, ko ar viņiem dara. Paldies par viedokli un lai izdodas turpināt cīnīties un to patiesību nest gaismā. Es patiešām rakstīšu nopietnu kriminālu lietu tiesai, tiesā tribunāls izmeklēšanai par to, ka Vaira Vīķa Freiberga apzināti atzina, kad genocīds bija pamatots, un Egils Levits ir lūk šīs te komunista laikraksta cīņa avīzes. Tātad Egila Levita vecvectēvs Jānis Bārgs bija redaktors, un šīs te cīņas, laikraksta cīņa avīzes redaktors un tipogrāfijas īpašnieks, un tieši Egila Levita vecvectēvs, kurš bija ar 2 brāļiem ieslodzīti cietumā, Latvijā izbēga no cietuma, un visi 3 aizbēga, viens uz Vāciju, viens uz Ameriku un viens uz Franciju, un no ārvalstīm īstenoja genocīdu, un Egils Levits turpināja īstenot genocīdu Latvijā. Paldies par jūsu viedokli. Sveika Latvijas tauta! Joprojām Sigurds, joprojām Bojeviks. Par labi ir pienācis tāds laiks, kad es atcerējos, kā Kaspars Dimiters 2016. gadā man atsūtīja poēmu. Tajā brīdī tas varbūt nešķita tik aktuāli, kā šajā te laikā. Es neesmu skops, un tāpēc tauta, es ar tevi padalīšos. Un tā, jau varas murgi atzīts tikums, kas darbojas kā pamatlikums, bet Vorb zakoņa tituls zekiem sen pieder parlamentā džekiem. Ne džekiem vien, bet arī bābām, par kurām vēlēt neatslābām, par straujām, blondām, kastaņbrūnām, lai tēvs zeme aizaugs sūnām. Ir saima, kur tēvs gozē, kur varas krēsls pērk un lozē. Ir himna, kuru nelietīgi valkā, un Latvi pārvērš bēgļu svalkā. Vairs tautas nav, vien TV pūlis, ikdienu teļu kā kāds mūlis. Mums glumā balsī jēgu šmorē, ka demokrātija te borē. Ne pūlis pat, to sauc par baru, kas vienmēr ievēl tādu varu, lai skolas ciemi izzūd kartēs, drīz atkal tie pie urnām startēs. Kaut kriminālie acu priekšā, tie vienmēr saimā tiek iekšā. Tiem paskats nacionāli rainīgs, krāpi visus, bet neviens nav vainīgs. Ai nē, kā nav? Pa galvām jaucas viens briesmons, kas Putins saucas, drauds mūsu geju ministrijām un latviešiem, kas kādreiz bijām. Viņš Ukrainu ir sašķelt sācis, ko Ļeņins Staļins kopā vācis. Nāks Latvijā, kā Krimā gāja, ko biedrs Hruščovs dāvināja. Un tā joprojām, un tā tālāk. Ne sarkan balti vairs, bet arvien bālāk. Vērt jēgu vaļā mums te plašāk. Nav izredzes, kā kāds to iesāks brašāk. Pār pleciem latiņš
Letiņš kājas nesām un pamet visu mierā vēsā. Bet žults par abreni, ko raidām, ne mums līdz vairoties, bet naidam. Jau Daesh Latvijas pulcēti raudzē, jau muciniekos bēgļus audzē. Bet bars tik ņurd un ņerkst uz rašu, par velti atdodot, kas pašu. Pat saule nemīl vairs šos krastus, kur ministros ceļ lesbas, pēderastus, kur kampēji kā vienā bizē mūs, latviešus, kanalizē. Vai sadzird kāds, ko es te stostu, mūs gatavo par šahīdu jostu, un Krievijai steigs virsū rīdīt, lai tā ar tankiem sāk mūs mīdīt. Bet Eiropa tiks cauri sveikā, viens letiņš mums vēl paliks teikā, viens dzegūš kalnā kūkos jucis, viens bēglis muciniekos mucis. Šiem trījiem NATO ģenerālis tad ordeņus dos, sveiks kā brālis, bet pats uz Kremli dosies svinēt, ko īsti nezinu, var minēt. Vēlreiz kāds par liels paldies, tu 6 gadus atpakaļ. Tev ir gaišs skats uz dzīvi un krietns un taisns vārds. Paldies tev, Kaspar! Kā šī? Esi Sārtiņš Maķis. Un esi Ķilns vīrs. Un mēs mēģinām tikt pa deputātu. Pa deputātu. Kad es tiks pa deputātu, es darbosies Latvijas un tautas interesēs. Tāpēc man partijā ir nosaukums Latvija un tauta. Kad es tiks pa deputātu, es lieku netērēs nodokļu maksātāju naudu, tāpēc nopirks dzīvokli Vecrīgā pa Saeimas naudu. Kad es tiks pa deputātu, es parūpēsies, lai visiem ir darbs. Būt pa bombs būs aizliegts ar likumu. Pica ar ananāsu aizliegt. Kad es tiks pa deputātu, es parūpēsies, lai citu partiju deputāti izskatītos maksimāli slikti. Bet ja es tiks pa premjeru, tā būs labinieks, jo ko es pateiks, tas būs likums. Ja es kādreiz zaks, es daļu noziedos labdarībā. Vienīgā lieta, ko es zakšu, ir čiksīšu sirds. Čiksīt pēc čiksīt pēc čiksīt. Es zinu, kā jūtās zemnieki. Man pašam ir vasarnīca Baltezerā. Kādi mūsu programma? Dabūt atpakaļ Lat un Tobago. Bezmaksas statistika draugiem LV. Bezmaksas krūšu palielināšana. Iecelt Jāmu Pļaviņu par Rīgas ūdens direktoru. Plāns. Trīs bijušie valdības vadītāji vienu vietu. Uz izvaicāšanu Rail Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisijā bija jāierodas Laimdotai Straujumai, Mārim Kučinskim un Krišjānim Kariņam. Par gadsimta projektu, nosaukto Rail Baltica, sāka īstenot laikā, kad valdību vadīja Straujuma, un komisijas vadītāja Andra Kulberga ieskatā uz nepareizajām sliedēm projekts tika nolikts jau no paša sākuma. Atsaucoties uz iepriekšējām liecībām, Kulbergs sacīja, ka problēmas tika iecementētas Straujumas laikā ieviešot greizu Rail Baltica pārvaldības modeli. Kad jūs likāt šos pamatus Rail Balticam, kad šeit ziņojumā rakstīts, mums neizdevās noskaidrot Rail Baltica projektu vadītāju vārdu, uzvārdu un amatu, kā
Sveicināti, darbie draugi. Tātad 33 oficiālie procenti, kuriem var absolūti, protams, ticēt. Šajā teātra izrādē ar nosaukumu Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ko tas nozīmē? Un, manuprāt, tas nozīmē, ka šai teātra izrādēji, šim piedāvājumam nav jebkādas leģitimitātes būt. Cilvēki ir skaidri un gaiši noprotestējuši, vai pateikuši, vai nodemonstrējuši savu absolūtu neusticēšanos šai sistēmai, šim piedāvājumam. Un šeit nav pretēji argumentu par to, kāpēc šo te organizāciju vai šo piedāvājumu uzskatīt par mums saistošu un noteicošu. Ja 33 uzticamie, ticamie procenti ir aizgājuši, piedalījušies šajā teātra izrādē, tad mēs skaidri saprotam, cik liels ir ganāmpulka skaits, jā, cik liela sabiedrības daļa joprojām ir manipulējama, un tieši šī sabiedrības daļa vienīgā pieņem un uzticās šai te politiskai sistēmai. Tā faktiski ir aptauja par to, vai mēs gribam būt, vai mēs gribam dzīvot šajā te pseido savienībā, jā, ar nosaukumu Eiropas Savienība. Tāpēc man ir ļoti patīkams sajūts, man ir prieks, ka cilvēki kļūst gudrāki, naivuma un manipulēšanas līmenis samazinās, un arī to, kuri atbalsta koruptīvo uzurpācijas sistēmu skaits sarūk. Tādā veidā tikai uz priekšu, dārgie draugi. Līdz nākamajam priekam. Ļoti relatīvi. Paskatīsimies uz mūsu valsts iespēju un kādā veidā šis te parāda lielums ietekmē mūsu reālās iespējas šodien finansēt veselību, izglītību, ja, to pašu aizsardzību. Bet parāda apkalpošanas izmaksas procents, ko mēs maksājam, viņi pagājuši gadu bija 200 miljoni, šogad viņi ir 360, nākamgad Miljons dienā praktiski. Nākamgad viņi būs 500. Tātad starpības starp šiem 500 un 200 3 gadu laikā 300 miljoni. Un mēs turpināsim to maksāt nākamgad, aiznākamgad. Nu, un tad pastāstiet lūdzu tiem, kas saka, ka šis parāda apjoms, ja, kas rada šo te procentu izdevums, ir sīkums. Ir labprāt patiktos vēl viens tukšs dzīvoklis Rinkēviča kungam. Un mēs tad teikt, tā ir prezidenta māja. Štrunc, ka tas Upīšu muzejs būs ārā. Nu, tā nevar darīt, tā nedrīkst vērtēt. Tas ir tas pats, ko es teicu par kritušiem, ka cilvēki, kuri ir krituši cīnoties savā sapratnes robežā, bet ar tīrām sirdīm. Par Latvijas valsti viņi nedrīkst būt piesmieti, viņi nedrīkst būt pieņirkti. Un to pašu es domāju attiecībā par Sudrabeģu, Saksi un visiem pārējiem. Arī, starp citu, par Krievu, to pašu Puškinu, ko no valsts, ja, pieminekli, tāpēc, ka arī viņš ir veidojis mūsu latvisku. Ja mēs tā dziļi padomājam, Puškins nebija Krievu izcelsmes. Ja mēs noņemam vienā dienā Gogoļa ielu, prasa, kāpēc, tāpēc, ka viņš bija Krievs. Ja? Bet otrā brīdī mums atkal parādās izrāde, liela afiša, Krievu teātris iestā izrāda Gogolu, un tad es prasu, kāpēc? Tāpēc, ka izrādās viņš ir bijis Ukrainas, ja? Un tad sākās, un tad tas apdalbītais, tas cilvēciņš skrien, un viņš neko nesaprot, kur iet un ko. Bet faktiski, es domāju, ka tas Gogols vairāk traucē ar to, ka viņš ir fantastisks satīrīts, un ka pasīsimies Gogola revidentu, bet tā ir zīme, ka Gogoļa lūgas neiestudēsim tagad. Jo ko tad tas revidents māca? Jā, par to, kā tiek valsts izzakt un kā darbojas šī ierēģi. Tur ir tāda Sevikas, Siliņas un Rinkēvičus skatuves, ka prieks. Un viņi negrib sevi redzēt uz skatuves.
Un tad vienkārši tas vispirms tiek noairēts tā personība un tiek dot zīme, signāls, ka šo grāmatu tagad nevajadzētu lasīt, šo izrādi nevajadzētu skatīties. Es brīnos vēl, kad ir teātrī iet dulēs daudz, ka vēl nav pateikuši, ka pagaidiet noņemiet. Tas būs tā kā to Gogolu, tāds paradoks. Pieminekli mēs vācam, bet izrāda dulēs daudz ko lietu. Nu, gan atapsies, redzēs. Nu, un tomēr Latvijai var būt sava valsts. Nē, Latvijai nevar būt sava valsts. Jo, lai būtu sava valsts, viņi jānopelna. Un mēs neesam nopelnījuši savu valsti. Pirmkārt, mēs nespējam būt kungi savā dzimtajā zemē. Mēs nespējam paši sev likumus lemt, kā teica Plūdonis kādreiz. Un tāpēc tā zeme nav mūsu, tās pilsētas nav mūsu, un visapkārt skan izkropļot latviešu mēli. Tas ir tā, ja mēs pārfrāzējam Plūdoni. Mēs nespējam tāpēc veidot savu valsti, ka faktiski mēs esam tikai bagari un kalpi. Mums nav šo kungu tādā pozitīvā nozīmē, vadītāju, valsts vīru, saimnieku. Ja? Un ko mēs spējam, ko dara vergs? Viņš savu sūro likteni izdzied dziesmās, un tie vagari un kungi to ir sapratuši. Viņi saka, reizi 5 gados, tad dziesmu un deju svētki. Un tā galvenais, ka mēs kādreiz teikt, kas tas ir? Tas ir no gadsimta gadsimtā. Tur ir tas interesantais. Palasīsim Blaumanu, kas notiek Alainas parkā. Barons ļāva Akmentiņam norganizēt dziedāšanas svētkus. Kas bija padomu laikā? Tas pats. PSRS valdība ļāva mums norganizēt dziesmu svētkus. Kas notiek tā pēdējā saucamais brīvajā Latvijā, kad mums pārvalda Amerika, atkal saka, ejiet dziediet. Un tas tā latviešu vergu dvēsele dodās. Un nav būtiski, ka viņi no tiem vagariem, kas to visu organizē, tiek nežēlīgi piesmieti un tiek pazemoti. Sākot ar dziesmu izvēli, ja mēs atceramies. Padomu laikā arī bija tā, ka bija jānodzied dažas obligātās dziesmas, nodevas saucamās. Pēc tam cilvēki dziedāja brīvu krūti. Tagad tā vairs nav. Tagad cilvēki iet, viņiem neļauj tur sviestmaizes ienest. Ūdeni neļauj paņemt. Jā, padomu laikā paklausieties, jums sašuja tērps. Padomu laikā tev pabaroja pa brīvu visu, un kā labi pabaroja, kā saka, kā jau no laukiem cilvēki braukuši uz dziedāšanas svētkiem. Tagad viņš tiek piesmiets, un viņš vienalga iet. Tā verga dvēsele vienalga iet. Un tu prasi, vai tad mums var būt savu valsts. Nevar būt, kamēr ir šādas verga dvēseles nav. Te Ziedonis ir pateicis, ka nav kungu, man ir tikai pērkona saukšana. Un Ziedoņa definētais latviskuma kods, ja, tas ir tas, kas vajadzīgs. Man nav bail no Dieva. Es prasu Dievam padomu, es sarunājos ar Dievu sēžot uz akmens, un man ir tikai kungs pērkona saukšana. Bet pārējais, kas tad tas būs? Tas būs tāda drupaču uzlasīšana no pabiras, no galda, vai ne? Pa ko mēs it kā negribam atzīt. Un tāpēc tas nav, tas valsts nebūs. Un tā otra lieta ir karma, protams. Karmiski mums nevar būt sava valsts. Tas ir jāapzinās. Es nesaku, ka mums nevar būt savu kultūru, ka mēs nevaram būt tā, bet valsts mēs nevaram būt, jā. Jo tā nesaticība, ar kur mēs esam tā visu laiku dzīvojuši, starp latgaļiem, zemgaļiem, kuršiem, tā nesaticība jau tālāk pārmantojās, jā. Un tā kā bumerangs iet. Un principā mēs arī karmiski esam atbildīgi par to, ko mēs izdarījām 1917. gadā Pēterburgā. Arī par to mums karmiski jāatbild, ka mēs palīdzējām bolševikiem sagrābt varu. Un tas atnāca kā bumerangs apakaļ. 41. gads, 49. gads, savu deportācijām, kur viens negrib atzīt. Patīk mums tas vai nepatīk. Bet tas ir fakts, vai vēsturi. Un arī pašlaik par tevis pieminētām un citām necilvēcībām, tās ir necilvēcības, ko mēs pašlaik darām. Mums karmiski būs jāatbild. Nāks vēlreiz bumerangs apakaļ. Un tikmēr nekādu valstiskumu mēs nevaram izveidot savu valstiskumu. Cilvēkiem ir jānonāk līdz tam. Ja, tas atriebības gēns, tas vispār pazudinās to Latviju un latviešus kā tāds. Es pat vairs nerunāju par valsti, es runāju par latviešiem.
tas atriebības gēns, ko mēs apkarojam it kā, jo tavu vecvecmāmiņu no Zviedri ir palikusi stāvokļi, un Tamakal ir poļi rados, un tam ir šitas, tas ārkārtīgi labais potenciāls tādā, kā jau jaukteņiem, tādā radošuma ziņā. Viņš mūs pazudina ar to, ka mēs esam vērsti pret sevi paši. Ja? Un līdz ar to tas vairāk man biedē, jo gribētos, lai tā latviskā identitāte, tā latviskā kultūra kaut kādā veidā saglabātos un lai tas latvietis izsliet muguru, bet laikam tā ir utopija. Tad es nevaru laikam tā uz to teikt. Nu, padomā pats, ja tu man prasi, kā tev patīk šī glezna? Es saku, man tā glezna nepatīk. Vai dieniņās? Tagad to dzird tas gleznotais, kas ir uzgleznojis to gleznu. Viņš ir ar tādiem kompleksiem mākts cilvēciņš, ka viss, es esmu viņa lielākais ienaidnieks. Tu man prasi, kā tev patīk izrāda. Es teikšu, tā izrāda man likās pilnīgi netalantīga. Aktieri tur slikti spēlēja tāpēc un tāpēc. Režisoru vispār es nejūtu, jo tāpēc un tāpēc. Viss. Es esmu kļuvis par ienaidnieku visam tam kolektīvam. Visam tam teātrim izņemot tos dažus aktierus, kuri tur nav dabūjuši lomas tā izrādē. Tie man noteikti pienāk spēlmeni, viņi teiks, tu baigi labi. Ieliki viņiem aknās, es negribu teikt vienu rupru vārdu, kā Latvijas saka. Ja? Tas ir. Un viņš ir saņēmis savu gandrību. Viņš ar to neaug. Viņš ar to karmiski neaug. Viņš degradēs. Diemžēl tā ir. Bet man ļoti reti, bet man ļoti patīk, un es arī saku labas lietas. Es pieiešu cilvēkam klāt, es teikšu, kāds man bija prieks tev redzēt, vai tā veiksme, kas tur ir iznākusi. Bet es nevaru teikt, ka tas tā vienmēr ir izdarāms, jo cilvēki arī ir ļoti piesardzīgi uz komplimentiem. Nu, ja nepārtraukt dzird kritiku un pēkšņi parādās kompliments. Jā, viņš ir piesardzīgs. Kāpēc viņš man tagad tā? Un viņš jau pats sev vairs netic. Tur ir joks. Viņš jau pats sev principā netic. Viņš vadās tikai no ārējā viedokļa. Jā, tā ir. Tās, diemžēl, tādas lietas, kas ir diezgan svarīgas. Un mēs aizmirstam, ka valsts principā nav partija visatļautība. Ja? Šobrīd ir tas moments, ka mēs mums ir karmiski, mēs ciešam, mēs nezinām savu vēsturi, un mūsu valsts balstās uz kaut kādu partijas visatļautību. Vienotība to ir sasniegusi apagajā pašlaik ar visu ko. Ja? Cīnisms, meli, bezskaunība, nodevība. Ja? Un viss tikai tāpēc, ka politiķiem jau nav svarīgi tā mūsu nākotne. Viņam jau nav svarīgi, kā tas cilvēks jūtās. Mēs to visu jūtam. Bet cilvēks nesaprot, ko lai tagad grauj. Ko lai dara. Bet viņš līdz galam nesaprot, ka tas grauj mūsu pamatus. Ka viņi tā ar visu šo lietu, ko viņi dara, viņi grauj, iesēja haosu cilvēku prātos un grauj pamatus. Un tāpēc es teicu sākumā, ka vislielākais iegums, ko tu vari dot savu sarunu, varbūt arī šovakar, lai cik viņi ir skauda, kā cilvēks klausoties, varbūt iegūs mieru un sapratīs, kāpēc tas notiek. Jo no tā, ka tas notiek, mēs nevaram izbēgt. Ja, tās ir tādas svarīgas lietas. Un cilvēki arī ir jāapstājās. Cilvēks arī nav labāks. Tad redz, kas notiek. No vienas puses ir tie netalantīgākie cilvēki, ko mēs esam pieļāvuši, kas sēž valdībā un mūs regulē. Un no otras puses ir cilvēks, kurš ir haotiskā prātā, kaut kur skrien, viņš nezina, kas notiek. Ja? Un viņš arī nebūs tas, kas tagad viņš atkal teiks, nāk vēlēšanas, ko tad tagad darīt? Un es viņam teiktu, paklausies, ja kāds vēl tic Šleserim, Stepaņenko, Brēmanim, jaunlatviešiem, veclatviešiem vai kādi, viņi visi tur nav tās šļūžas, kas tur piesaka sev. Tad tas cilvēks ir kas? Vai nu viņam ir kāda personiski ieinteresētība, būs labums no tā tuvā kunga gaudam, tieši tāpat kā Siliņa sūta to apsveikumu. Vai viņš ir vienkārši cilvēks, kam pietrūks prātu. Un tas cilvēks, ja tu paklausīsies, mūsu tautas arī liela problēma. Visi spriež par visu. Viņam nav nekādas zināšanas, ja? Viņam nevar, bet viņš spriež. Un tajā brīdī apsēdies, palasi. Jo, principā, ja mums nav sabiedrībā un tautā, kā mēs sakam, vairs 5% ar saprātu un sirds inteliģenci apveltīt cilvēku,
tad kādas jēgpilnas attiecības mēs varam uzbūvēt valstiskā līmenī. Un vai tādai tautai tiešām kāds uzskata ir cerības saglabāties. Bet kaut gan noslēgumā es tev, protams, varu teikt, ka valsts tie esam mēs. Ja? Un tā valsts ir sūdīga, lai man piedod par šo vārdu. Cik sūdīgi esam mēs paši. Un mēs esam bailīgi, un mēs esam liekulīgi, un mēs esam skaudīgi, un mēs esam augtīgi, un mēs augstam slavas. Kā kādreiz viens teica, neatceros, kurš maza zaglīga tautiņa Baltijas jūras krastā. Vienīgais, ko varētu pārlasīt, ja cilvēkam ir laika garlība Merķeļa latvieši. Tur diezgan labi ir atspoguļot. Var teikt, jā, redz, kā tas vācietis, tur tagad par mums šitā. Bet viņš no malas ar ļoti svaigu skatu parāda mūsu problēmas. Jautājums ir tas, ka mēs negribam to izanalizēt, un mēs negribam mainīties, ja? Un kāds ir līmenis visapkārt, ja? Tikai Saeimas deputāti, tikai ministri būtu tie cilvēki, kas varētu būt autoritātes un rādīt priekšzīmu. Mēs redzētu, ka viņi apmeklē izrādes vai ka viņi iestājās par kaut kādiem kultūras procesiem. Un visi cilvēki tic man. Tie departamenta direktori ar censtos tur nokļūt, kur tas ministrs. Ja? Bet mums jau tagad ir valsts vada mājasaimniece. Ja? Es nezinu, kultūras ministri nav redzēti, es nezinu, vispār darbā. Droši vien viņi vāra putru. Tu vispār zini, kā sauc kultūras ministri, jo es, piemēram, man liekas. Pēc Puntvuļa jau pazudu. Viņi ir tik ļoti... Logina bija un tagad ir Lāts. Vēl labāk. Jā, bija Logina un bija Lāts. Un Logina bija, cilvēks vispār tik nepiemērots, ka viņi to saprat. Viņi darīja ārkārtīgi, kā saka, mīnus punktus partijai, un tas nebija izdevīgi, un nomainīja pret Lāts, viņi ir izskatīgāk. Bet viņi arī, man liekas, to kultūru vada distancēt. Vienā rokā, man liekas, viņa ir zupas karota, ko viņa vāra zupu, un otrā viņa varbūt pieskata bērnus, es nezinu, un vada valstī. Tagad ir tāds interesants laiks. Šos valsts svētkus mēs sagaidām mājasaimnieču uzraudzībā. Tagad ir pienākuši laiki, kā saka, sievu kara pret Belcebulu, bija tāda lūgta labi kāda. Labdien visiem! Jūs jautājat, es atbildu. Kuri ir tie konkrētie vārdi, kas nodarbojas, kas lemj par mūsu kultūras vērtību, par pieminekļu, demontāžu un par neatgriezenisku sabojāšanu? Viņi to sauc par transformēšanu. Naktīs pazūd pieminekļi, kuri Rīgas domas amorālie domnieki par to balso. Nosaukšu jums tos. Vilnis Ķirsis, Rīgas domas priekšsēdētājs, Jaunā vienotība, viņu kandidāts nākamajām vēlēšanām. Edvards Ratnieks, Nacionālās apvienības pārstāvs, Ķirša vietinieks, Nacionālās apvienības izvirzītais mēra amata kandidāts nākamajām vēlēšanām. Mākslinieks, domnieks Ivars Drūle, kuram tā iecer par Andreja Upīša pieminekļu uzšķēršanu, burtiski sadalīšanu divās daļās un izvietošanu, par šo ņirgāšanos, par šo pieminekļu, par to, ko nobalso šie te, ko es tagad uzskaitu. Tad Ieva Brante, bēdīgi slavena to zārku sesiju, kur viņi taisīja fotogrāfijas zārkā, laikam piesaistot vēlētājus. Tad Dāvis Stalts, tad Ainārs Baštiks, kādreiz adekvāts cilvēks. Kas noticis šobrīd? Kāpēc ir jāpost pieminekļi? Kāpēc jārīkojas tik amorāli? Tas ir neizprotami, bet tā viņi rīkojas. Tālāk Lauris Eirenprejs, Edgars Ikstens, Guntars Jirgensons, Nils Josts, Miroslavs Kodis, Linda Ozoliņa, Olafs Pulks, Jaunā vienotība. Anita Jakobsona Žogota, Māris Mičerevskis, Linda Ozola, Jānis Ozols, Ieva Holma, Kaspars Spunde, Valters Bergs, Einārs Cilinskis, un tie Nacionālā apvienība ir. Valdis Gabars, Dainis Locis, Ieva Siliņa, Andris Reizenbergs, 26 cilvēki no 60 domniekiem. Un viņi nobalso par kultūras vērtību iznīcināšanu. Patiesībā neatgriezenisku sabojāšanu. No kurienes sauka kājas tam visam? Ir tāds publiskās atmiņas centrs. Un ir tās Didzis Šenbergs, kas šobrīd Jaunās vienotības cilvēks. Un viņi atsaucās šie te domnieki uz tādu publiskās atmiņas centra peršu, tādu papīru, ko tas publiskās atmiņas centrs viņiem piesūtīs, aicinot demontēt pieminekļus. Tur Mārim Liepam jādemontē, un tā tālāk, un Sudra Beģus ir, un viņu dienas kārtībā mēs redzam, kas notiek šobrīd, vai ne? Un viņi pat Barklai de Tolly pamatni nobalso, šie te ļaudis pieminētie, par to pamatni, kur ir stāvējusi
10 gadus. Ja. Un šo te peršu, ja, ko ir publiskās atmiņas centrs te piesūta, ja, ir parakstījusi tāda Elīza Nikola Sveržicka. Paskatījos, jaunā vienotība. Un kāpēc tas publiskais atmiņas centrs tā rīkojas? Taču kā? Budžeta nauda. Viņi to dara pa budžeta naudu. Un tagad arī pieminekļu graušanu, taču viņi dara uz nodokļu maksātāju rēķina. To viņi nodarbojas, ne jau no savas kabatas. Tā viņi destruktē mūsu kultūras vērtību. Tā tendence nāca no ASV, no demokrātu partijas saucamās, kas tagad guva baigos sakāvu vēlēšanu, uzvarēja Trumps. Un tagad viņiem šī kultūras taranēšana, pieminekļu jaukšanas mānija amorālā, ko viņi izplatīja šie pseido demokrātu pasaulē, un kuriem šī jaunā vienotība, kā viņu partneris, ļoti piespēlēja, beidzot ir jāpārtrauc, jāizbeidz, tam ir jādara gals un jāatcerās šo cilvēku vārdi, kas posta mūsu kultūru, jo pieminekļi pieder tautai, nevis Sauņai, amorālu Rīgas domnieku. Un šodien arī Saimā Linda Liepiņa ļoti labi un vērsa uzmanību uz to, iesniedz likumprojektu, Latvija pirmā vietā deputāti, ka beidzot valstī ir jāuzņems atbildība par šiem pieminekļiem, ka to nevar atstāt kādu tiešām amorālu, zemisku nožēlojumu domas deputātu, kas tur ir pašlaik šobrīd ir Rīgas domē rīcībā, ka tas ir jāpārņem valstī šī pieminekļu aizsardzība, jo citādi notiek neparastas un amorālas lietas. Un es ļoti ceru un ticu, ka mums kopā izdosies to visu vājprātu apturēt, kas šobrīd notiek. Taisam Saimnes maisu vaļā, lai zini, cik katrs ir nosaucis. Saimā jau nav. Bet viņi iepalīdzi, izdarīja, lai būtu. Katram uz skatījums. Un Raiels personīgi tev. Tu esi galīgi sanāko pēc militārā jomā. Sabazara tikai. Viņš ir vienīgais deputāts, kur es redzu izstāžu atklāšanā. Tu gatavs? Tiks šķiroti, ja tā var teikt, vai atdalīti cilvēki, kuri ir vakcinēti un kuri nav vakcinēti. Mēs turpināsim celt šo valsti stipru. Jūsu Krišjānis Kariņš ar pārliecību par Latviju. Varēja gada ietverā mainīt to savu stāvokli, kas bieži vien apgrūtināja. Cilvēkiem dzīve mainās biežāk nekā viena gada laikā. Tā kā, manuprāt, to mēs jau esam izdarījuši. Un jautājumā par nodokļu likmes samazinājumu, tur noteikti jāmeklē iemesls, tad fiskālās telpas. Ja drīkst papildināt, dzīve ir viena, bet nodokļu režīmi varbūt mainīgi, tā kā tas varētu būt atšķirīgi. Labi, paldies. Finanšu ministrs saka, ka dzīve ir viena, bet režīmi mainās. Valdība noteikti strādās arī tālāk. Kādi jaunākie politisko partiju reitingi par populārāko partiju Latvijā atkal ir kļuvusi partija Jaunā vienotība. Visiem tiem savu bērnu, savu vecāku, savu ģimeņu, pašiem sevis un savas valsts ienaidniekiem, kuri nevis ķeras pie dakšām, bet ar rokām un kājām atbalsta vienotības vēzi, kurš ved Latvijas valsti uz iznīcību. Un jūs, idioti, un jūsu bērnus un bērnu bērnus iedzen nekad neatmaksājamu parādu jūgā. Jums es nosaukšu dažus skaitļus. 5. No valsts budžeta dokumentu paketes, no sadaļas, kas ir nevainīgi nosaukta valsts parāda vadība. Patiesībā tās ir summas, kas jums no savas naudas, no savas veselības naudas, no savas vēža zāļu naudas, no savas izglītības naudas, no savas transporta naudas, ceļa naudas un tā tālāk, būs jāatdod gluži vienkārši procentos par to, ko šis te vienotības vēzis
tā progresīvās metastāzes un zilzemnieki ir aizņēmušies, lai iztērētu, un atdosiet jūs. Un tātad 2023. gadā par vienotības vēža aizņemto un noēsto izrīto naudu jums procentos bija jāsamaksā 206 miljoni 970 tūkstoši eiro. 207 miljoni. Tas bija pagājušo gadu. Šogad 374 miljoni 978 tūkstoši. 375 miljoni, jeb gluži vienkārši par tātad 169 miljoniem vairāk. 169 miljonus eiro jūs atdevāt, kaut tie varēja būt jūsu veselībai, jūsu un jūsu bērnu izglītībai, labklājībai un tā tālāk. Bet tie vēl ir tīrie sīkumi. 2025. gads. Procentos par vienotības vēža, progresīvo metastāžu un zilzemnieku aizņemto un izrīto naudu, no kuras kaut kādas skrandas tiek pamestas jums, lai jūs turētu muti. Jūs procentos samaksāsiet jau 525 miljonus 348 tūkstošus eiro. Tātad jau vairāk nekā pusmiljardu. Par 319 miljoniem eiro vairāk nekā pagājušo gadu. Un arī tas vēl nav nekas. 2026. gadā jūs uz savu bērnu, savu vecāku un ģimeņu rēķina maksāsiet jau 626 miljonus 364 tūkstošus eiro. 2027. gadā, kā rāda šī paša vienotības vēža prognoze, jūs no savas veselības, izglītības, labklājības, ceļu un tā tālāk naudas par vienotības vēža, progresīvo metastāžu un zilzemnieku aizņemto, iztērēto, izpļakarēto, noēsto, izrīto naudu maksāsiet 689 miljonus 478 tūkstošus eiro. Tātad, pēc 3 gadiem jūs maksāsiet procentos, vienkārši procentos, un nav runa par aizņemtās pamatsummas atmaksu. Jūs procentos maksāsiet par 483 miljoniem eiro vairāk nekā tagad. Visām jūsu vajadzībām jums atliks par 483 miljoniem eiro mazāk. Tāpēc, ka šo naudu jūs samaksāsiet par vienotības vēža, progresīvo metastāžu un zilzemnieku aizņemto, izrīto, izpļakarēto, apēsto naudu. Viņi saka, ka tā ir jūsu labā. Viņi melo. Jums tiek atmestas nožēlojamas skrandas, lai šī koruptā valsts vara varētu turpināt rīt, kā tā ir ieradusi. Jūs to pacietīsiet un turpināsiet balsot par vienotību, vai kaut ko beidzot sāksiet darīt. Visu labu! Fotogrāfija cits prezidents, un konkrēti ASV prezidents Donalds Trumps ar kundzi Melāniju atstāja Balto namu. Pērnā gada janvāris. No vienas puses prezidents viņš vairs nav, bet no otras viņš ir bijis viens no pēdējā laika visdažādāk vērtētajiem prezidentiem. Un kādas emocijas mūsu deputātu kandidātiem? Daudzos redz pēkšņi uzausta smaids. Oi. Kāpēc jūs smejaties?
Es nesmēju. Es nesmēju. Mani versija. Jā, kaut kā Trumpa ieraugot, vienmēr man gribējās smieties. Zināt, es pirmo ieraudzīju to sarkano kaklas saiti vispār tajā bildē, līdz ko viņi parādīs. Es skatos to sarkano šlipsu un saprotu, ka man vairs tādas nav, un es nevalku. Es domāju, liela daļa politiķi pēc Trumpa sarkanās šlipsas nevalk arī. Kāpēc? Nu, tas ir tāds viņa simbols, ja, kur viņš vienmēr viņas nesāja, un tad arī neviens īsti negrib ar viņu asociēties. Miroslav, kāpēc tu smaidi? Tie risinājumi, vārdi, ko mēs bijām dzirdējuši no prezidenta Trumpa, izraisīja ļoti tādas dalītas jūtas. Tā ir pamešana, vai ne? Tā ir pamešana. Jā. Kā visumā pozitīvs notikums. Ļoti pozitīvs. Marija nesmējas. Marija pūš. Nu, ne tas slavenākais brīvas pasaules vēstures moments, teiksim tā. Nu, gribas teikt klauns, bet meklēju pieklājīgāku. Nē, nekādā. Kas viņam blakus stāv? Sieva. Tā ir sieva, jā? Tā, labrīt. Donalds. Viņa sieva? Nopietni. Katru reizi, kad ieraugu Trumpu ar viņa sievu, es nedomāju par Trumpu, es domāju par to, kā viņa sieva jūtas. Es domāju, ka viņa ir piedzīvojusi daudz nērtas situācijas. Izturēt saucās. Jā, jo šis ir izturēt. Šis ir izturēt. Labi. Bet vienīgie, kas nesmaida, nesmējas. Nu, es teiktu prezidents, kuram nozag vēlēšanas. Skaļākais amerikāņu prezidents, kuru apklusināja. Kādā veidā šī nozagšana notika, to mēs varam runāt, jā, vai tā bija balsu skaitīšana, vai tas, ka tika atslēgti sociālie tīkli. Nepaliek vienaldzīgs, vai ne? Jā, tā kā... Tāpat kā par Aināru Šleseru, es domāju. Tā kā, jā, savas līdzības, es atļaušos Aināru teikt, savas līdzības jums patiešām ir. Jūs paši abi nākat arī no biznesa vides, jūs abi esat sev pirms tam pierādījuši kā veiksmīgi uzņēmēji. Līderi. Konservatīvi. Principā daudzi, arī šobrīd Latvijā vēlēšanās, daudzi mēģina kopēt Trumpu. Viņš faktiski diskreditēja tādu, kaut kādu politisko kultūru, sagrāva. Man liekas, bija fars. Nē, fars tas nav. Viņu ievēlēja leģitīmi. Es arī stūrētu tajā virzienā, ka tas ir populismu beigas. Tās var būt beigas konkrētam cilvēkam, bet tās nav beigas politikas veidam. Ceram uz neatgriešanos. Es godīgi sakot, es te gribētu bišķiņ spēcīgāku nosaukumu ar skaidru, jo vēlreiz man pietika ar divām reizēm ar Brexitu un Trumpa ievēlēšanu. Man rodās virsraksts vientuļi. Neizskatās pēc aiziešanas. Mēs jau visi bijām priecīgi tajā brīdī. Vismaz es varbūt kaut kāds tomēr. Jā, bet tu atcerieties tikai vienu, kad tur, viņš atklāti runāja par līdzekļiem NATO stiprināšanu. Un viņš bija tas, man bija tas gods būt šajā namā arī valsts delegācijā. Viņš teica, manā laikā nekāds Nord Stream 2 netiks uzbūvēts. Kad viņš uzstājās un teica vāciešiem, jūs sēžat uz Krievu gāzes un naftas sadatas, un jūs no viņiem ir atkarīgas, ko viņi darīja, viņi smējās. Ko viņi tagad dara? Viņi tagad raud. Jo viņi saprot, ka viņam bija taisnība. Man ir nosaukums, un viņš ļoti vienkārši viņu pat var nodemonstrēt. Medaļai ir divas puses. Es gan, ja drīkst. Eduard, tev jau 3 nosaukumi bija, kurus tu mums uzspiedi. Davai tagad piekrīt mums. Jā, beidz, Edvard, tur savus rakstīt nosaukumus. Bad boy. Bad boy. Bet kā latviski, Jana, būtu vislabāk izteikt šādu domu, ka... Tā arī būtu, laikam, sliktais puika. Asais piparis. Kā? Asais piparis. Pipariņš, nē. Pipars. Simpsonu prezidents. Simpsonu prezidents. Jā, rakstam. Mana reakcija ir visur labs, kas labi beidzas. Cik labi tur, ka mēs zinām, ne parak labi beidzas, ka bija tie traģiskie notikumi ar to Kapitoliju ieņemšanu un cilvēki gāja bojā. Varbūt tad ieliekam, pārfrāzējot, pieprasu banketa turpinājumu.
Jā, labs. Tas gan labi. Ainār, tu esi Latvijas Trumps? Es teikšu tā, ka nevar nevienu cilvēku pēc copy-paste principa nokopēt. Tas, kas mūs vieno mani ar Trumpu, tā ir pārliecība, ka, ja Trumpam ir Amerika pirmajā vietā, tad man viennozīmīgi Latvija pirmajā vietā. Un Make America Great Again, jeb atgriez Amerikai varenību. Tāds bija Trumpa sauklis. Ir tagad Āgenskalna arī pie vienas mājas, tagad Make Āgenskalns Great Again. Vai ne? Tā arī varam nosaukt, negribiet. Nu, vai jau vajag kaut kam būt bišķi fanīgam, nu, iepriekšējās šausmīgi nopietni. Bet kāds tur sakars ar Āgenskalnu? Tāpēc, ka mēs pa Latviju esam. Mēs ar Jāni esam no Āgenskalna, tā kā mums patīk. Varbūt, ka laiks iet un varoņi tiem līdzi. Jā. Mainās tieši tā. Bilde raksturo, manuprāt, diezgan labi Amerikas demokrātijas triumfu, varētu tā teikt. Ja? Viņa pastāv neatkarīgi ne no kā. Nē, nu, zin kā, te jau vairāk, man tā līdzība vairāk bija ar to mūsu cepli, ja. Es biju, es esmu, es būšu, ja. Biju, varētu ja. Šeit kaut kas ir tas līdzīgs. Kas ir vēl viens īsais vārds kaut kā, kad, šis beidza, vai kaut kas tāds? Nevis beigas, bet katru bija par to, ka kamēr nav labi, vēl nav beigas, ja. Prom un ārā. Ko? Prom un ārā. Prom un ārā, jā. Un kopā tā tad prom un ārā. Laiks iet, Amerikas demokrātija darbībā. Pieprasu banketa turpinājumu. Demokrātija jābūvē katru dienu. Medaļai ir divas puses. Mūsdienu populisma tēvs, Simpsonu prezidents. Make Āgenskalns Great Again. Prezidents, kuram nozaga vēlēšanas. Es šodien braucu uz pasākumu, un Latvijas Rādio 2 skan dziesmu. Iededzies par Latviju. Tik jautājums, par kādu Latviju? Par izzakto, par pakaļā paņemto, par kādu Latviju? Bija čekas maisi. Tagad es ierosinu atvērt Saeimas maisu, lai zinātu cilvēki, kurš, cik ir nozadzis. Vairāk vai mazāk jūs to zinat, bet es atgādināšu. Un viss sākās sen apakaļ ar Latvenergo 3 miljoniem. Un no šejienes mācība, jo Koemets zaudēja tajā tiesas prāvā. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Viņš nepārgulēja pēdējo nakti ar savas juridiskās daļas vadītāju. Tāpēc. Lai būtu sekmīgs politikā un zakšanā, ir jāzina, kurš ar kuru ir pārgulējis pēdējo nakti. Tā tur uzreiz sekoja G24 miljoni. Bet pēc idejas tā bija tikai kaut kāda sīka nauda. Tā bija iesildīšanās uz kopējā fona. Tad nāca mums, mēs esam varani, mēs esam dižani. Jā, un saules ziemučī. Par miljoniem, un kur viņš ir, pusratā palaists, cik otkatos ir aizgājis. Gaismas pils, mums vajag. Šeit bija biblioteka, to varēja izdarīt kaut kur citā vietā un laikā, bet nē, vajadzēja tieši Daugavas krastā uztaisīt šādu biblioteku. Kāpēc? Ja tie ir no stratēģiskā viedokļa, nedod Dievs kaut kas ar Rīgas Hesiem, biblioteka. Viņas nav vairāk, un visas mūsu tautas gara krājums arī nav. Robeža stiprināšanā uz puņķiem. To varētu precīzi pateikt tā. Bet jautājums, kāpēc vajadzēja stiprināt? Ja 2 politi pakaļnieki norauj Baltkrievijas karogu to reizi. Bija jautājums man, kā tu domā, ar ko tas beigsies? Es saku, tās ir ilgi spēlējošais. Un mēs izgrāvām ārā problēmu ar sāli, problēmu ar bēgļiem. Kāpēc to vajadzēja? Labi, ka baļķa vēl karu nepieteica Latvijā. Bet tas tā. Tālāk iegādes te gāja garām Ināra Mūrniece. Kā tur ar tām iegādēm aizsardzības ministrijā?
200 līdz 300 miljoni. Kur? Atbildīgie. Kur nauda? Kur viss tas? Ir jau klasika zelta tilts. Atcerieties, zelta tilts. Un cik daudz cilvēku uz tā ir pasildījuši roku. Cik daudz otkatos un tā tālāk. Ķīnā pat tādi jau vismaz kāds 10 tiltus uzcelt. Un dabīgi viens otrs arī dabūt višak. Interesants kadrs. Ir tāds gauss, bez kura Air Baltica nekādīgi neiztiek. Ko? Algā ļams? Kas negribētu algā ļamu? Un atbildība nekāda. Un visu uz valsts rēķinu, uz mūsu kopējo rēķinu. Rail Baltica no paša sākuma ir domāts kā militārs projekts. Vienreiz, no kurienes tas tā nāca, vienreiz pa pjaņa. Baiba Rubes raskaļījās konkrēti, ka tas ir militārs projekts. Kāpēc viss tas turpinās un tā tālāk, un viņai maksā naudu? Tikai tāpēc, ka viņi pielika roku pie Latvijas Tautas frontes, kad bija saulvērži aizbraukuši pie viņas, lai mācītos, kā maisīt to sūdu, ko pēc tam nosauc par Latvijas Tautas fronti. Un vēl kliedzošākais bezspriģels ir partiju finansējums, ko ievies Egils Levits. Principā, lai viņu pārvēlētu uz otro termiņu. Bet tur kaut kas nesanāca, bet šis tā finansējums palika. Tas ir cits, ja ne legāla korupcija. Vienkārši legāla korupcija. Mums ir jādeklarē darījumu un tā tālāk virs 750 eiro. Bet viens otrs no progresīvo pakaļnieku partijas priekšnieks, teiksim, 4,5 miljārdi un dapajāt. Vienkārši dapajāt. Labi, tas tā, par skumjām lietām. Vēl es gribētu jums pavēstīt tādu priecīgāku vēsti. Es esmu kontaktos ar Donalda Trumpa vēlēšanu komandu, un, lai cik tas īpatnē nebūtu, viņš man pagodināja ar netcall kādu pusmēnesi apakaļ, un mēs nedaudz parunājām. Jo mēs esam kontaktos kādu 8 gadu, arī man ir prasīts viedoklis, man ir prasīts tādu padomu, arī viņu vēlēšanu kampaņām. Un atcerieties vienu lietu reiz pa visam reizēm. Mēs šeit vieni paši neko nepanāksim. Neko. Ja nebūs spiediens no rietumiem, spiediens no austrumiem, spiediens no dienvidiem vai ziemeļiem, dapājāt no kurienes. Jo pat pēc oficiālās statistikas 1/3 no tautās ir izdzīta svešumā. Un piedāvām šī te sociāli aktīvā tautas daļa. Tātad īsumā, ko Trumps teica par Latviju. Latvijā, beautiful place, but it is a shame what's happening. And Latvijā, now it's mess, total mess. But you know what? We can fix it. We always fix things. Don't we? Vai ne? Un tas vieš cerības. Tātad, es rosinu visiem, kam ir rādi, paziņas un tā tālāk štatos, un ir pilsoņi, vienkārši balsot par Trumpu. Jo arī tur, kas darās, tas ir vienkārši bezspriģels. Trumpam šo to tur pārmet un tā tālāk, kam negadās. Bet vai Trumps ir vainīgs pie Deep State, pie adrenochroma, pie children traffic un meksikāņu robežām, vai Trumps tur ir vainīgs? Tātad izdarām secinājums. Un kāpēc man ir tāda dziļa pārliecība? Tieši šeit, šajā te vietā, šeit, es uzdevu jautājumu jau nelaiķiem maizītim. Es teicu, maizīt, viņam blakus bija tādi 2 bugai, Joham bija tādi riktīgie skapi. Es saku, maizīt, kā ir stučīt ASV vēstniecībā? Un tajā brīdī es sapratu, es varu izgrābt ārā. Nē, viņš ierauga galvu mantelī un čuk, un ietipināja tur iekšā. Tātad, ne jau Latvijā
šie te žurkulēni saimnieki, ne arī MKI saimnieki, viņi skrien pēc instrukcijām uz ASV vēstniecību. Atgādināšu vienu momentu. Tad, kad Trumps nāca pie varas, čaļi tur brauc garām, un viņi pateica, krasēnā lupat karājās kopā ar ASV karogu. Kas tādu, es neticēju savām ausīm. Es aizbraucu, pārliecinājos, jā. Viens message, un otrā dienā vairāk tā krasēnā lupat tur nekarājās. Tātad, viss kārtībā. Atbalstam Trumpu. Viss, ko es varu pateikt. Es sapratu, ka būs saruna par budžetu, tad es paņēmu kaut kādus datus, jo par budžetu jārunā ir. Sāksim ar vispār statistikas datiem. Jūs redzat, kur ir diagramma, IKP pieaugums 2023. gadā. Kā redzat, Ķīna IKP pieaugums ir 5,2%. Krievijas ieliku tikai par cik viņa ir, tā teikt, uz mēles. Redzat, 3,6%. Jā. Pasaule vidēji 2,7%. ASV neslikti, 2,5% mūsu strateģiskais partners. Bet Eirozona, kurā mēs ietilpstam, ir pieaugums 0,4%. Salīdzinot Eirozonu 0,4% un Ķīna 5,2%. Un Latvija ir negatīvs pieaugums. Jūs teiksiet, kas tam sakars ar budžetu? Ļoti vienkārši. Latvijas gada budžets, Latvijas IKP pagājušā gadā apaļojot 40 miljardi. Ja Latvijai būtu IKP pieaugums pa 5%, tad no IKP mazliet vairāk kā 30%, 31% ir nodokļos tiek iekasēts. Proporcija. Tātad, ja pieaugums ir 5%, ja, pieaugums, tas nozīmē, ka pieaugums IKP būs 2 miljardi. Un no tā 30% ir nodokļi. Tad 2 miljardi ar 30 ir 6 miljoni vairāk. Ja jums pieaugums ir negatīvs, tad jūs iekasējat mazāk. Bet Latvijas tas IKP, viņš būtu daudz zemāks, bet tur viņu kompensē valdības izdevumi, budžeta izdevumi. Pārvalde pieaug un galvenais pieaug no valsts budžeta finansētās nozares. Reālā ekonomika samazinās vēl vairāk. Ko es ar to gribu teikt? Kamēr Latvijai būs šāds pieaugums negatīvs, un kamēr viņai nebūs vismaz pasaules vidējais, kamēr viņai nebūs lielāks par Krieviju, kamēr nebūs tāds kā Ķīnā, tikmēr mums nauda nebūs. Ko dara valdība? 2 lietas. Pirmais – aizņemās, un otrā lieta – tagad budžetā paredzēts. Ko darīs? Palielinās nodokļus. Tas veicinās ekonomisku. Kas par to maksās? Maksās uzņēmēji, un otrs maksāsim mēs visi. Un kā tas veicinās izaugsmi? Da nekā. Tāpēc budžetā nauda trūkst, viņa vienmēr trūkst, protams. Un tikai idiots, kā šitas, piedodies, ka viņi tā sauc, un Kariņš var teikt, ka naudas ir, kā spaļu. Nauda vienmēr trūkst. Bet kamēr Latvijai nebūs izaugsme, tikmēr Latvijā būs katastrofāli slikta finanses stāvoklis, Latvija turpinās aizņemties aizvien lielākā mērā, un Latvijas izaugsme būs stagnējoša, un tauta salīdzot ar pasaules attīstību. Es varu redzēt, rekord 2,7. Pasaules vidējais. Kaut vai tik cik ASV. Redzat, bet mēs jau esam atpalicēji zonā. Eirozona parāda, ka viņa nav konkurentspējīga, dzīvot spējīga. Viņa nav. Eiropa mirst, salīdzinot ar pārējo pasaules attīstību. Un uz kā rēķina attīstās? Kā jūs domājat? Uz kā rēķina attīstās
kas zaudē Eirozona, Eiropas Savienība ekonomikā, un kas to savāc daļu pasaules? Ķīna. Kur ir man tāds diagramma, laika periods no 2028. 23. gads. Ķīnas īpatsvars pasaules ekonomikā šajā laikā pieaudz par 135%. 135%. Īpatsvars pieaudzis. Nu, ja viņiem ir pieaudzis īpatsvars, jūs jautāsiet, varbūt ASV kā. ASV ir normāli. ASV īpatsvars ir pieaudzis 10 reizes lēnāk, mazāk, pareizāk sakot, nekā Ķīnai, bet ir 12,6%, 13%. Bet Eiropas Savienība 32%. Samazinājums īpatsvaru ziņā. Latvija 27%. Tātad Latvija totāli atpaliek kopā ar Eiropas Savienību pasaules globālajā konkurencē. Kāds tam sakars ar budžetu? Nu, ja mēs neesam konkurentspējīgi, tad mūsu vieta ilgtermiņā ir aizvien vairāk atrasties starp pasaules nabadzīgākajām valstīm. Pasaules nabadzīgajām valstīm. Un Latvija un pirmkārt jau Eiropas Savienība un vecā Eiropa dzīvo uz pagātnes mantojumu. Faktiski tās vecā Eiropa, Rietuma Eiropa, viņi dzīvo uz koloniālo mantojumu. Uz koloniālo. Tā kā no visas pasaules sazagās vērtības, un tad viņi, tā teikt, uzlika savu ekonomisko pamatu. Šobrīd viņi nav konkurentspējīgi. Nu, tāda ir tā lieta. Ja runājam konkrēti par Latvijas valsts budžetu, un iedomājieties, lai iekonomētu 10 miljonus budžetā, tagad pirmajā lasījumā apstiprināts ir, ka nabagie, jeb trūcīgie viņi saucas, ne nabagie, bet trūcīgie. Viņi agrāk saņēma ceturksnī 2 pārtikas pakas par 25 eiro gabalā. Tagad viņiem noņem 1 paku. Nabagiem noņem 1 paku. 25 eiro ceturksnī, cik tā viņi dienā noņem viņiem nost. Tas tādā veidā, un mazdotošana vispār nesaņem, tādā veidā iekonomē 10 miljonus eiro. Iedomājieties, ja? Visnabagākie, vistrūcīgākie. Nākošais. Nu, tur jau tas cipars ir kaut kādi 150 miljoni. Jūs visi maksājat sociālu nodokli, lai saņemtu pensiju. Jums liekas, tas ir vēl ļoti tālu. Ticat man, tik tālu nemaz nav. Pienāk ātrāk nekā jūs gaidat. Nu, lūk. Nu, un jūs maksājat tātad pensijā sociālo nodokli un arī pensiju otrajam līmeni. Tagad to pensiju otro līmeni daļu noņem nost, lai valsts budžetu dabūtu papildinājumu 150 miljonus. Tad jūsu nākotnes pensija tiek apēsta valsts šodien, nākošgad. Un tas tiek paziņots, ka tas ir pagaidām. Jūs saprotat, manā dzīvē es ļoti labi zinu, ka tas, kas ir pagaidām, tas ir uz mūžu. Lūk, Krieviem ir tas teiciens, ka nичего более постоянное, чем время. Tas vāk no Padomju Savienības. Tā kā tā situācija ir katastrofāli slikta. Un zināt, kāpēc viņa ir katastrofāli slikta? Tur ir daudz stāstīt, bet Latvija ir ieviesusi tik nāvīgas, vai ne nāvīgas, kaitīgas sankcijas pati pret sevi. Latvija ir atbalstījusi tik kaitīgas sankcijas pret Latviju, ko ieviesušas ir Eiropas Savienība un ASV, ka tas žņauc nost Latvijas tautas saimniecību. Jo es jums parādīšu vēl vienreiz. Redzat, pret Krieviju ir sankcijas 23. gadā. Tas ir otrais sankciju gads. Krievijas attīstība 3,2. Bet tie, kas ir ieviesuši sankcijas, tie ir zem Krievijas attīstības. Ja te būtu Krievija, IKP mīnus 0,3, un Latvija būtu 3,6, tas, kas ir Krievijai. Bet ir otrādi. Kāpēc? Tāpēc, ka sankciju politika nāvīgi sit pa pašu sankciju ieviesēju tautas saimniecību. Amerikāņi dara gudri. Viņi ievieš sankciju un pēc tam izdot atļauju, ka to sankciju aptur
ja tā sankcija ekonomiskā ir kaitīga viņu ekonomikai. Piemērs, tā pati rūda, ko te tā. Nu, labi, Eiropas Savienība ieviesa. Kas no tā zaudēja? Latvija. Nu, IKP apmēram tur, grūti tā precīzi izreidināt, kā 60 miljoni. 1/3 daļa nodokļi. Tātad 1/3 daļa 20 miljoni. 20 miljoni. Nu, 20 miljoni, tas ir tās paciņas, noņēma nost, lai iegrieztu Krieviem. Ja? Rūdu viņi saņem. Kas viņu krauj? Krievijas ostas un Gruzīni. Pret ko ir sankcijas? Pret Latviju. Pret Latviju, pilnīgi pareizi. Kās viņas ieviesa? Latviju. Pēc Latvijas iniciatīvas Eiropas Savienība. Nu tad kā? Nu tad nečīkstiet, ka nav pareizi atņemt paciņu. Tas jau ir ieprogrammēts sankciju politikā, ko pielieto Latvija un Eiropas Savienība. Tā kā es tagad runāju, jūs to no viena nedzirdēsiet. Tāpēc, ka apkārt ir meli un tikai meli. Jums nerunā patiesība, bet tā patiesība ir ārkārtīgi skaudra. Gudrs nešauj sev kājā. Pie tam nav jābūt ļoti gudram, lai nešautu sev kājā. Jābūt mazliet ar prātu. Bet jūs paskatāties, Siliņa tikko bija televīzijā, skatos. Frizūra smuka, sieviete smuka. Un tīri nekas, jo vairāk, ka pretī ir kādi žurnālisti. Valsts nopirkti žurnālisti. Viss skaisti. Kad tu paņem ciparus, tā lieta nav tāda. Tāds ir tas Latvijas valsts budžets, un nekas labāks te nav gaidāms. Kādus procesus pasaules... Un vēl viena lieta, piedod, tagad par pasaules procesiem. Jūs zināt, 3 gadi stāstīja, tagad mazliet pieklusa, ka tūlīt karos Latvija ar Krieviju vai Krievija ar Latviju, un līdz ar to NATO, bet NATO karos ar Krieviju Latvijas teritorijā. Kāds tam rezultāts ir, jūs domājat? Ja jums ir 10 miljoni eiro un jūs dzīvojat Lielbritānijā, jūs investēsiet 200 km attālumā no Krievijas robežas, kurā tūlīt karos Krievija ar NATO un Latvijas teritorijā. Es zinu cilvēkus ģimenes, kas pārdod savus īpašumus un brauc prom no Latvijas. Un man ir tāds acis, es saku, ko jūs darat? Piškam. Jauni cilvēki, bērni tikai apiet skolā. Valodu nezinu, kultūru nezinu un tā. Mēs negribam būt valstī, kuras teritorijā būs karš. Tam ir ļoti smagas šai propagandai, ļoti smagas sekas. Arī tautsaimniecībā, arī cilvēku resursos. Tāda ir skaudra patiesība. Jā, šis ir mēsīši visiem maniem latviešu draugiem. Es 13 gadus dzīvoju Amerikā. Un viens no iemesliem, kāpēc es taisos no šeit spīdīt projām, ir visu to, ka tev ir tāda džungura pelnīga, ka maz neliekas. Tāpēc, kad ir notiek burtiski ģimeņu izvarošana un bērnu nevainības laupīšana ar visām šām debilējām operācijām, ka tur bērnam var iedot kaut kādas opcijas, ja, 100 vai 70 dzimums var izvēlēties. Un tagad Kalifornijā pieņem likumu to, ka bērniem ir pilnvaras iedotas tāds, ka viņš var atnākt mājās un pateikt vecākam, ka viņš jutās citā dzimumā, un vecākam ir jāmaksā par operāciju, lai arī noņem bērnu tiesības. Šobrīd, kas man šoks par to rāda, kad līdz Latvijai tas ir nonācis. Un ja jūs vēl kāds tur cīrus nesaprot to, ka ir jāiet, jāstājas piketēt par šito, tad man vispār nav ko pateikt. Stambulas konvencijai, nē.
vien, un turisti no ārzemēm mani aprīno ar vien, mani aprīno ar vien. Par tēvu zemi brīvību tāds ieraksts iekalts man, vēl tēvu zemē turās un balstai tālu skan, un balstai tālu skan. Палим. Шпен. Иду. Шпен. Возле магазина Яни Роз находимся. Просто наблюдали. Это моя четкая личная позиция против этой книги, которая пропагандирует педофилию. Всем спасибо, это были мои мысли. Man aiz muguras atrodas brutāli aizbērtais Rujens svētavots. Kaut kur tur krūmos mētājās Rujens krustakmens. Otrs vispār ir pazudis. Cilvēki, kas notiek? Sauc Dace, esmu no Rujienas. Un pēdējo 2,5–3 mēnešu laikā mums ir notikušas tādas ļoti lielas pārvērtības, es pat teiktu nepatīkams pārvērtības. Šeit kādreiz bija Rujienas svētavots, vairs nevar precīzi pateikt, kur, un bija arī svētvieta ar krustakmeņiem, kuras vairāk nav. Šis krustakmeņs kādreiz atradās tur lejā, svētajā vietā. Tagad šo nolīdzināšanas darbu rezultātā viņš ir uzvilkts augšā, un precīzu vietu, kur viņš atradās, mēs vairs nevaram pateikt. Šis ir tas Tauvas josla, kā nu kurā vietā viņi iedalās, citur viņi ir 10 metri, citur 4 metri, bet kādreiz šeit pie upes šādi pienākt nevarēja, bija diezgan stāvs, ja, šāds aptuveni tas krasts, tas pēc ko mēs varam redzēt, kad viņš ir nogrābts, ja. Un pavasaros, šeit, kad ir pali, te viss ir pilnīgi, viss ir zem ūdens. Tur bija kādreiz vecais militārais laukums, te viss bija pavasaros ir ūdenī. Tagad izskatās šādi.
Liepa, Ozols, principā, pagaidi, tā māja, bet es nezinu, kas bija. Vārdu sakot, pārdomas par svētavota nolīdzināšanu ar zemi, par visām šādām darbībām. Ko tas nozīmē jebkuram un jebkādā veidā? Cik ir zināms, kad ienākot šī zemē krustnešiem, visās senču svētvietās, daudzās vietās sāka celt baznīcas, ierīkot kapsētas, kas tomēr bija seno ritu pārkāpums. Vācu mužniecība, kas nerēķinājās ne ar ko, kas izpostīja tieši apzināti šīs te vietas un arī speciāli sodīja cilvēkus, piedzīvoja ļoti savdabīgu un dīvainu likteni. 2 vai 3 paudzēs, jebkura varena zimta zuda, un pat ja kāds no viņas izdzīvoja, tad arī tas nodzīvoja ļoti īsu mūžu. Jo jebkurai tādai vietai kā svētavots ir uzlikta sava aizsardzība, sava dievu gādība, un jebkurš cilvēks no jebkuras tautas, kas piedalās šāda avota aizrakšanā, iznīcināšanā, tas viņa dzimtu skar 2 vai 3 paudzēs. Ne es to izdomāju, ne es to nolēmu, bet tāda ir Dievu griba, kas nāk par katru, kas pieskarās jau tām lietām, kas ir viņu ziņā. Vēl viena tāda piezīme, tāpēc arī šī te dīvainā zīme, mirušais lūsītis. Tātad zvēriņš ir atradis pēdējo mājvietu, pēdējo pieturas punktu zemes dzīvē tieši tai vietai, kur agrāk bija svētavots kā zīme, kad viss uz šīs zemes ir tikai noteiktā laika nogrieznī, kad viss nāk un aiziet, un jebkura mūsu rīcība, jebkāda darbība, visa tā notiek tikai īsu laika brīdi. Šeit ir aizbērtais svētavots rujens, un skatieties, blakus ir lūsītis. Kā jums šķiet, tā ir zīme? Mēs reiz esam Rūjas upes krastā, vietā ar ļoti senu vēsturi, kur pirmie atnācēji bija tādi brūni mongolu līdās rases cilvēciņi, kas šeit izveidoja pirmo zvejnieku apmetni, un tas bija sākums tam garajam stāstam. Tālaus laikos šeit atradās bajāra sēta, tāda iespaidīga apmetne, apjosta ar tādu mietu, dēļu sētu, bet, diemžēl, tā gāja bojā savstarpējos konfliktos, kas notika šos sākuma karos, par ko jau runā Livonijas Indriķis, par latgaļu un igauņu sadursmēm. Tālāk šī vieta ir izmantota dažādos apmešanās reizēs, un daudzkārt šeit ir bijuši karavīri, kā jau atmiņās, jeb nostāstos par svētavotu, un tālāk mēs iesim tālāk, un es parādīšu, kā tieši parādīšu atkal ne jau pirmoreiz, kā var redzēt, ja parādīt jums visiem, kur ir bijuši senkapi, kur ir kapiņi, un kad šeit ir apglabāti cilvēki. Vietējie iedzīvotāji, kuru uztrauc šis fakts, ir vērsušies gan Valmieras novada pašvaldībā, gan vides ministrijā, kur teica, kad ir lieta nodota vides pārvaldei. Nu, gaidām atbildi. Atbildi vajadzētu saņemt 23. novembrī, kad būs tieši mēnesis, kopš ir iesniegti visi iesniegumi. Un ir vēl vietējais nostāsts par Rūjienas upurpriedēm.
Tikai es kopš es te dzīvoju, es visu laiku domāju, vai tas ir šis pudurītis ar priedēm, vai tur pie baznīcas ir tāds lielāks pudurītis. Tas arī tādā neziņā, tā mistiski liekas. Zināmā veidā tāds pargus viņiem bija. Te jau nav stāsts par plēšanos vai kašķēšanos, te ir stāsts par to, kad lieli vīri bez dokumentiem, bez atļaujām ir to izdarījuši, nolīdzinājuši un grūti ir atzīt to vainu. Pateikt, jā, kļūdījāmies. Tagad nekā nav ne izkopts, bet ir nokopts. Tur ir aizbērtais svētavots, vienīgi grots palicis pāri. Un šeit pusapbrukušā šķūnītī karājās mūsu Latvijas karoks. Drīz būs valsts svētki. Tad ir jautājums, vai mēs ar tādu attieksmi vispār esam pelnījuši Latviju kā savu zemi. Aizberam svētavotus, zāģējam pokaiņus. Padomājiet, cilvēki, kamēr vēl ir laiks. Sveicināti, darbie draugi! Mēs dzīvojam tādā interesantā laikā, kad brūk ilgstoši bijušās koncepcijas, un viena no tādām pamatkoncepcijām ir veselības koncepcija. Un ilgstoši cilvēki ir programmēti uz bailēm no slimošanas. Bet patiesībā mūsu ķermenis, mūsu organisms, viņš ir ideāls. Jā? Radītājs viņu ir izveidojis ideāli ar visiem aizsardzības mehānismiem, kuri nākuši ar mums kopā šajā pasaulē. Mūsu imūnsistēma ir izveidota tā, ka tā var tikt galā ar jebkuru problēmu. Un es izstāstīšu divus piemērus, kas parāda dzīvē, kā tas notiek. Daudz no jums ir dzirdējuši par tādu slimību, kas iepriekšējos gadsimtus ļoti plaši viesojās ne tikai pa Eiropu ar nosaukumu holēra. Un savulaik bija tāds izcils, Krievu izcelsmes ārsts, profesors Mečņikovs, kurš izdzēra holēras tirkultūru, un viņš nesaslima ar šo slimību. Ja? To pašu izdarīja arī vēl vairāki ārsti pēc viņa, un tikai viens no viņiem vieglā formā izslimoja ar holēru. Ja? Es atgādināšu, ka tā ir slimība, kas aiznes daudzas dzīvības. Mana vectēva pirmā sieva, kas nebija mana omīte, saslima ar bakām. Bakas bija ārkārtīgi tāda smaga slimība. Viņa nomira no bakām, bet neviens no ģimenes, kaut arī nebija toreiz potēts pret bakām, ar šo slimību nesaslima. Ko es ar to visu, ar šiem diviem piemēriem gribu pateikt, ka ja mums ir spēcīga imunitāte, tad mums nav jābaidās no slimībām. Ne jau potēšana, ne jau kaut kādas vakcīnas pasargā cilvēks no saslimšanas, bet tieši spēcīga imunitāte. Un pārsvarā saslims tie, kuru imūnsistēma ir stresa ietekmē zaudējusi savu spēju aizsargāties. Arī vēzis, ja? Viens no šodienas tādiem lieliem bubuļiem, ka vēzis tā nav problēma. Mums visiem ir vēzis, mums visiem ir vēža šūnas. Problēma ir tieši imūnsistēmā, kura netiek galā ar šīm vēža šūnām un sāk veidoties audzēs. Ja? Tad, ko dara mūsdienu tā saucamā farmas medicīna? Viņa mēģina novērst simptomus. Tajā pašā laikā, tur potēs visus, ja? Tur sašpricēs, pati atzīstot, ka šīm visām potēm ir blaknes.
Ja, un tā ir iejaukšanās no malas šajā ideālajā organismu sistēmā. Tajā pašā laikā, kurš aizliedz toksiskas vielas, ar kurām ir pilni pārtikas produkti, kurš reklamē, piemēram, pirti. Vai jūs esat dzirdējuši, ka publiski tiek runāts par tādu lietu kā pirts, kas ir vienīgais veids, kā būt tīram. Mūsdienu cilvēki, viņi staigā netīri, jo dušā un vannā nomazgāties ir neiespējami. Mūsu ķermenis un mūsu organisms tā tiek piedrazots, ka, un viens no lielākajiem attīrīšanās orgāniem, ar kur notiek attīrīšanās, uzreiz pēc zarnu kuņģa trakta, ja, ir āda. Tieši caur ādu mēs patērējam ļoti lielu daudzumu toksīnu, netīrumu, un ja mēs neejam uz pirti, ja mēs neizsvīstam, tad tie tur paliek, nekāda duša un vāna jums nepalīdzēs. Un tā tiek audzināta paudze, kurai imūnsistēma tiek grauta ar dažādām viltus koncepcijām, ja, un arī ar dažādu ārēju ietekmi. Bet es aicinu jūs dzīvot veselīgu dzīvesveidu, zināt, ko jūs ēdat, domāt priecīgas domas un stiprināt savu imūnsistēmu, un tad jums viss pārējās tur farmas preparāti, viņi būs vienkārši lieki. Katru gadu, 2 reizes gadā paslimot, tas ir pavasarī un rudenī, tas ir normāli. Normāli pavasarī un rudenī izdalīt kaut kādus vīrusus, ja, paslimot, tas ir normāli. Tas trenē jūsu imūnsistēmu, tas jūs norūda. Ja jūs nesaņemat šo izslimošanu regulāro ik gadus, tad tas šo imūnsistēmu, tas veids atrofēšanu. Un jā, šie vīrusi mēdz iznīcināt. Piemēram, masaliņu vīrus 24 stundu laikā iznīcina baložu olas lieluma audzēju. Par to jums, protams, farmas mediķi nepastāstīs. Viņi pastāstīs, ka jums ir jāpotējās, lai jūs neslimotu vispār, bet tas nav normāli. Normāli ir regulāri paslimot. Dalieties ar šo video un līdz nākamajai reizei. Labdien! Kā jūs godā? Ivars, Mežulis. Ivar, Neslēpjos, jā. parāda acis. Var parādīt arī Parāda. acis, jā. Bet man vieglāk runāt ar acīm. Goda vārds, patīk, jā. Patīk, man acis sabojāts, burātais esmu. Labi, 2 vārdos. Es pateikšu tā bišķi primitīvāk. Manā skatījumā ir cilvēki nesaprot, jā, jo ļoti daudz ir tie vienaldzīgie cilvēciņi, jā, kas vienkārši saka, ko tad es, manā ģimenē viss ir labi, bet šodien tev ir labi, rītā tev var nebūt labi. Mums jācīnās pret divkrānu laulībām, kā es to saku. Un pats galvenais, ja, ka cilvēkiem ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam pieļaut to, kad iet skolās bērndārzos tagad, ja, un kad Āniņas mēģina pārveidot par pēterīšiem un otrādi. Ja, tas ir kategoriski nē. Un pats galvenais, ka šie cilvēki nesaprot tie jau, kas ir tie visi genderi. Šodien viņš ir spāre, rītā viņš ir zivs, vai pat viņi varot mainīt rītā vakarā kaut kādas savas šodās te slimības. Rietumos jau cilvēki šī brīdā par viņiem cīnās par to, kad nevar vairs tiesās pierādīt, jo viņš vienkārši saka, tad es biju tāds, es jutos tā, viņš izdara kaut kāds dzimuma noziegums, notiek ļoti trakas lietas. Un vēl viena lieta, kad nesaprot cilvēki to, kad iet pēc jūsu bērniem, tie vecāki negrib saprast, tāpēc, ka tajā brīdī, kad vienkārši tam bērniņiem sastāstīs sapūderēs smadzenes, viņš nesapratīs, un viņi jau tie cilvēki vairs nevar piedzemt. Nu, tie patiesībā nav cilvēki, tie ir kaut kādas Krievi patiesībā bija ļoti gudri viedi, kad viņiem jau daudzus gadsimtus atpakaļ bija 3. kārta viņi acīm redzot paredzēja, kas notiksies mūsdienās. Un tā ir ļoti, ļoti nopietna problēma, par ko ļoti visiem būtu jādomā, jācīnās. Un es nesaprotu, ja mēs varam aiziet dziesmu svētkos tādu tūkstoši, mēs varam iet uz hokeju, kā saka, viss ir forši, bet kāpēc mēs nevaram salasīties, kāpēc šeit ir tik ļoti, ļoti maz cilvēku. Man ļoti sirds sāp par to. Otra lieta, nav varbūt par tēmu, bet jautājums, kurš visu laiku mūs kaisa ar ķīmiskajām trasēm, tā ir vēl viena ļoti, ļoti nopietna problēma. Mūs vienkārši indē, un kā to cilvēku var nesaprast. Ja? Nu, šīs ir ļoti svarīgas tēmas manā skatījumā, ja? Un par to vienkārši ir visiem jārunā un jābūt ir vienotiem. Un kāpēc mēs nevarētu nostāties Polijas un Ungārijas pusē, tāpēc, kad viņi pasaka skaidru nē, kāpēc mums jālocās atkal šiem te kangariem. Ja? Nu, paldies, apmēram tā. Ir vēl kāds jautājums? Nu, tu tik precīzi viss pateici, ka man pašam jau viss ir skaidrs, līdzīgi kā tev. Bet tomēr mēs esam šeit, lai pēc iespējas plašāk uzrunātu. Tas, tu saki, bija maz cilvēku, bet es pateikšu, ka pēdējo 3 dienu laikā gan no Latvijas Tautas kanāla aktivitātes, gan raksti, gan ko cilvēki rakstīja, publicēja, gan video raidījumu šēri, kas pacēla augšā, te bija tūkstošiem, viņi ir daudz. Jautājums ir varbūt tajā laikā, agrajā rīta stundā, tomēr daudziem ir jāstrādā. Kā mēs zinām, Latvijā ir
tomēr arī jāvargo mazliet, lai varētu šobrīd izdzīvot daudzi. Es varbūt atbildēšu. Ir tāds labs teiciens, darbs nav zaķis, un nekur tas darbs neaizbēgs. Bet ja mēs šodien neizdarīsim tās lietas, ja mēs nesaliksim tos pilienus, tad vienā brīdī būs par vēlu. Pilnīgi skaidrs, ka tie kangari, ja ne šodien, bet viņi pieņems to konvenciju, tāpēc, ka tāds viņiem ir uzdevums, bet ir ļoti liela starpība. Ja šeit sanāk 10 cilvēki vai sanāk 10 000 cilvēki, bet ja šeit sanāk 100 000, tad vienkārši viss izbeigtos viņiem. Tā ir ļoti vienkārša matemātika. Un ja mēs varam savākties, es saku, visādos citādos pasākumos, vai mēs tiešām nevaram savākties mazāk kā 10% no tautas, par ko mēs vispār runājam? Elementāri. Mostamies. Šodien šeit ir cik 20 cilvēku, un viņi jau izņēma no dienas kārtības. Jau izņēma. Jau vakarā. Nu jā, Māris aizkadrā pateica, ka šeit, nu labi, 20-30 pienāk aiziet, bet viņi tomēr izņēma šodien no dienas kārtības, un viņi to spiedienu jūt arī caur sociālajiem tīkliem, ka nebūs tik vienkārši. Nu, ko tu vēl varētu pateikt? Varbūt tie ir vecis večiem. Nu, viņi tagad sēž garāžā, montē tās mašīnas, liek ķieģeļus, būvē, bērns bērndārzā. Nu, pasaka varbūt kaut kā tā, lai viņus tas aizskar. Vienkārši ir jānāk, tāpēc, ka tā ir jebkura normāla veča attieksme. Mums ir jāpastāv pašiem par sevi savā dzimtenē. Jo ir vēl viena ļoti skarba lieta, par ko jau nedrīkst runāt. Patiesībā jau notiek tīrākā vēršanās pret baltās rases iznīcināšanu. Ja šo cilvēku nesaprot, ir pilni video, kad atkal kaut kāds 500 000 sīriešu bēgļi, un ne tikai sīrieši, bet no visurienes, kas ir sponsorēti bēgļi, tikai un vienīgi vīrieši, bēg uz Eiropu. Jautājums, ko viņi tur darīs tā Eiropā? Ja cilvēki to nesaprot, kad ir mērķis, kā saka, maksimāli salikt rases kopā, ja tagad Francijā un daudzās citās vietās, kur ir kaut kāda neģera, speciāli viņi sēdina, kā saka, vai vispār melnāne speciāli sēdina ar baltajiem, ja speciāli pieņem tagad kaut kādu ārprātīgāko, likumdošanu Oskara nominācijā, ka filmu var dabūt apbalvojumu tikai tad, ja tur ir kaut kāds genders, kaut kāds melnais, es atvainojos, mēs uzņemsim filmu par Otro pasaules karu, un kur Francijā kaut kur karoja, kā saka, vācietis ar francūzi, tur būs pilns ar neģeriem, es atvainojos. Nu, par ko mēs runājam? Mums jāpārveido visu vēsturi tagad. Par ko mēs vispār runājam? Draugi bīļo, nevajag vēsturi pārrakstīt, vēsturi vajag vienkārši zināt, saprast, un galvenais mācīties izlobīt to patieso vēsturi, vajag izlobīt graudus no sēnalām, un tās sēnals, diemžēl, mūsdienās ir vismaz 90%, bet ir vēl viena ļoti interesanta lieta. Apmēram 94% mēdījus pārstāv 94% mēdīju pieder apmēram 6% korporācijām vai vienkārši kaut kādiem oligarhiem, pasaules oligarhiem. Nu, tas ir jāsaprot, kā tas viss notiek. Un vēl viena lieta par šo, ja tagad tikko parādījies, bija kaut kāds 3 nedēļas atpakaļ apmēram, es nepateikšu, kurā Britu laikrakstā, bet ļoti nopietnā Britu laikrakstā bija ziņa, kad tas ir publicēts, starp citu, arī kanālā Sodom un Gomora. Ir tāds interesants kanāls, kad maziem bērniem līdz 6. klasē mācīs, kā saka, seksuālās attiecības, un kaut kādiem 9 klasniekiem jau mācīs Anglijā oficiāli skolās anālo seksu. Par ko mēs vispār runājam? Tā vietā, lai mēs mācītu vēsturi, matemātiku, ģeogrāfiju un daudz citas lietas, ja mēs mācīsim kaut kādas šādas perversijas skolēniem. Un vēl pie tam ir vēl viena lieta, ka šī Stambulas konvencija, kas arī ļoti svarīga lieta, ka cilvēks patiesībā, tad, ja tie vecāki nepiekritīs, rietumos jau tas notiek, vienkārši atņems vecākiem bērnus, tāpēc, ka vecāki nav lojāli. Par kādu lojatāti mēs runājam? Par kaut kādiem 5% pilnīgi slimiem cilvēkiem, kuri grib uzspiest 95% savu šo te nebūs tā, piedodiet, draugi, tā tas nevar notikties. Ja? Un, ja to nesaprot arī, ka tas ir arī Sorosītu un Rockefelleru apmaksāts pasākums, ļoti labi apmaksāts pasākums, žēl, ka cilvēki to nesaprot. Paldies tev! Sveicināti, darbie draugi! Vēl nekad cilvēces vēsturē vīrieši nav bijuši tik ļoti piesieti pie mājām, pie sievietēm, ielikti aiz zem sievietēm. Vēl nekad vīrieši nav bijuši tik sievišķīgi, kā tas ir pat labam. Un patiesībā sabiedrības galvenā problēma ir vīrišķības trūkums un sievišķības trūkums.
Vīrišķības trūkums vīriešiem un sievišķības trūkums sievietēm šie abi ir ļoti saistīti savstarpēji jēdzieni. Un tāpēc ceļš uz pašnoteikšanos, ceļš uz cilvēcisku normālu sabiedrību ir attālināšanās no sievietēm un tuvināšanās vīriešiem. Mēs vīri, šajos gadu desmitos, varbūt pat simtos, esam attālināti viens no otra, ieliekot starp mums naudu, slavu, sievietes, un tādā veidā krietni iedragājot mūsu kopību, mūsu kopības apziņu. Tāpēc šobrīd ir svarīgi veidot vīru apļus un vīru kopienas it visur. Faktiski tā arī ir mūsu iespējamās nācijas pamatakmens, vīru aplis. Tas arī ir. Un tāpēc es aicinu visus vīrus, kuri mani dzird, vienoties vīru apļos, regulāri tikties, veidot kopienas katram savā novadā, savā vietā un kopas pēc interesēm, kurās ir tikai vīri, kuri visus lēmumus pieņem vienojoties un kuru hierarhija ir zēns, jauneklis, vīrietis un vīrs, kurā noteicošā un galvenā balss ir vīram, tādam, kam ir ģimene, tādam, kam ir atvasis. Dargie draugi, tas ir faktiski mūsu izdzīvošanas kā cilvēkiem pamats. Tas ir mūsu brīvības pamats, tas ir mūsu patstāvīguma pamats, tas ir mūsu veselības pamats, un tas ir mūsu pašnoteikšanās pamats. Tā kā vīri, jau šodien piezvaniet, savāciet, sapulcējiet draugus, kaimiņus, aprunājieties, mēģiniet draudzēties. Kā zināms, ar katru gadu tas ir arvien grūtāk, bet tas ir iespējams. Sadraudzēties, savienoties, veikt kopīgus darbus, sadarbības un aizmirstiet par jebkuru citu lomu uz šīs zemes, kā tikai vīrieša un vīra, tēva, brāļa, drauga, dēla lomu. Uz tikšanos vīru apļos, dargie draugi! Dievs svētī Latviju un neļauj sātanam to vadīt. Dievs svētī Latviju, lai var tauta labklājību baudīt. Dievs svētī Latviju, lai tajā bērni dzimst un dzimtu saknes tajā neizmirst. Dievs svētī Latviju, šo zemi svēto tīro, kur karogs gaisā brīvi plīvo. Dievs svētī Latviju, lai Latvju tautai mūžam ir kur dzīvot. Latvijas saulē, tev debesīs augsta gaita, virstelā dzeguze skaita, mūžu pa balsiem ieskaita. Latvijas saulē, rieti tie, kas ar nītiem tava piere, varpu vainagie vīga. Latvijas saulē, rokas uz grūtīm man uzlies, es aiziešu projām, bērniem un mazbērniem paliec. Latvijas saulē, Latvijas saulē, pazīstu tikai vienu sprigānu rītu un domīgu pēcpusdienu. Latvijas saulē, Latvijas saulē, kā sārta kaija, ielaižas jūrā un ziemīgu vilni aijā. Latvijas saulē, rokas uz grūtīm man uzliec, es aiziešu projām, tu bērniem un mazbērniem paliec. Latvijas saulē, rokas uz grūtīm
man uzliec, es aiziešu projām. Tu bērniem un mazbērniem paliec, Latvijas saulē, Latvijas saulē.